Lieldienu laikā man tiešām visas meitenes gribas saukt par zaķiem, ieskaitot tevi šodien pat pirms lieldienu tādā, noskaņā. Un iedomājies, ja es sēdētu pie bungām vēl, tad vispār būtu laime. Tad es domāju, ka tas ir vienkārši neticams fakts un jāpaskatās, kā tad tas izskatās, ja meitene sēž pie bungām. Čau! Mēs esam grupa Cherry Kraslum. Un mani sauc Laura, un es spēlēju bungas. Mani sauc Mārtiņš, un es dziedu. Mani sauc Ģirts, un es spēlēju ģitāru. Mani sauc Edgars, un es spēlēju ģitāru. Mani sauc Raits, un es spēlēju bas ģitāru. Mēs spēlējam tādu melodisku roku, būtībā foršu mūziku. Tā ir baigi interesanti, mums pašiem vismaz patīk. Es mūziku pats neizvēlējos, bet man viņu ielika šūpulī, varētu teikt, jo dziedu jau kopš mazām dieniņām, un tā viņa visu dzīvi man nāk līdzi. Mūzika man vienmēr ļoti patikusi, un vienmēr esmu ļoti interesējis par mūziku vienmēr. Sagribējās vienu dienu arī pašam kaut kādas trokšņas taisīt. Pirms sāku spēlēt ģitāru, es izmēģināju vieglatlētiku, peldēšanu, un nekas man tā arī neaizrāva. Mūzika ir tāds labs veids, kā sevi izpaust un sevi pierādīt. Mūsu triumfa brīdis bija Jelgavas studentu folk festivāls. Mēs ieguvām balvu gada debiju. Jauki jums skatīšanos! Grupa no Jelgavas Cherry Kraslum ir pēdējā trešā dalībniece šīs dienas konkursā. Jums atliek vienu nobalsot. Kas tad tur mums darās šobrīd balsošanas tabulā? Kā un es atbalstiet arī mazliet vairāk, varbūt viņas. Droši atbalstam, nekautrējamies un skatāmies tātad pirmo kompozīciju no grupas Cherry Kraslum. Jā, vispirms sveiciens visiem skatītājiem un mamām, tētiem, brāļiem, māsām, kas mūs arī skatās. Jā. Sirds pēc tevis ilgās smelts. Bez tevis debesis man tumša šķiet. Un vienam grūtāk pa šo zemi ir iet. Es saucu tevi atpakaļ. Mums kopā pašiem sava laime jāizskaļ. Mēs varam labāk, mēs varam savādāk. Aizmirstot, ja kādreiz kaut kas arī nesanāk. Es saucu tevi, lūdzu atpakaļ. Mums kopā pašiem sava laime jāizskaļ. Mēs varam labāk, mēs varam savādāk. Aizmirstot, ja kādreiz kaut kas arī nesanāk. Tu esi tā, kas mani iedvesmo. Un manas dzīves mirklis izkrāso. Tavas acis mani sapņos vajāja. Un negribu es tikt no šiem sapņiem vaļā. Es saucu tevi, lūdzu atpakaļ. Mums kopā paši
Kopā pašiem sava laime jāizskaļ. Mēs varam labāk, mēs varam savādāk. Aizmirstot, ja kādreiz kaut kas arī nesanāk. Es saucu tevi, lūdzu atpakaļ. Mums kopā pašiem sava laime jāizskaļ. Mēs varam labāk, mēs varam savādāk. Aizmirstot, ja kādreiz kaut kas arī nesanāk. Repertuāra. Grupa Cherry Krastlum izvēlējušies dziesmu Sitiet bungas, mani mīļie. Un tā, Marka, tagad uzmanies. Jautājums, kurš gads? Es domāju, ka tas varētu būt tālais 1999. gads. Man žūrī pēc tam varētu, protams, palabot, ja es esmu nepareiz, bet tā nav. Autors Imants Kalniņš, Viks. Es domāju, šeit ir viss pateikts. Klausamies nākamo kompozīciju. Lūdzu. Lai jūs zināt, kas ir kas. Viss, ko iekārojas dabūt. Galu galā nav nekas. Bet nav laika saule riet. Gaiteņos, kur valda gaitas. Noklauts tur viss un ir ciet. Sitiet bungas, mani mīļie, sitiet plaukstas, brāļu bars. Nakts ir manas, tautas diena, viņas dziesma ir mans gars. Vai jūs zināt, kas mēs esam? Vai jūs zināt, kas ir kas? Vienu rītu viņa celsies, saulē lēcot vējš pusās. Ciets ir cietums, nubēt mīkstums. Un vai ir tikai zils? Savos dziļākajos sapņos katram nabagam ir pils. Netiek pavēlēts un rīkots. Bet tiek ārā gājiens posts. Ja ar Dievu palīgu līdzēs, zīrēs pārvērtīsies posts. Sitiet bungas, mani mīļie, sitiet plaukstas, brāļu bars. Nakts ir manas, tautas diena,
trešie šīs dienas dalībnieki ir parādījuši savu sniegumu. Grupa Cherry Crustum bija kā trešie, bet šobrīd atliek viens zinātu žūrijas komentāru. Kāds tad ir jūsu iespējas un kā patika jūsu dziesma, kā tika izpildīta? Man tev jāprasa, Keit, kad tu sāksi tās bungas spēlēt. Man būs jāpamēģina, jā. Būs jāpamēģina. Tas izskatās ļoti labi. Kad Ļoti. Man vienmēr tas ir pat. Man vispār, ja tandēms, ka meitene ir bungas un meitene arī basu spēlē arī, nu tad vispār, nu tad var arī neko nedziedāt. Šoreiz bija meitene bungas spēlē un viņa smaidīja, un tas bija super. Jā. Pārējiem puikām arī novēlam smaidīt. Vairāk. Pat ļoti. Vairāk, jā. Kas attiecās uz dziesmu, uz mūsu dziesmu, tad jāsaka vislielākie komplimenti, jo man tāda sajūta ir tieši, ka ņemot vērā, teiksim, mūsu dziesmas, ka šī ir tā grupa, kas ir visvairāk pasēdējusi un padomājusi pie tā, kā viņi varētu aranžēt to dziesmu. Un, nu, man patika tas riffs un tas grūvis, ko viņi bija atraduši. Man personīgi viņš patika. Jā. Runājot par mūsu dziesmu, jā. Runājot par viņu dziesmu, tur man ir tā grūti tā ir komentēt. Es arī redzu, ka viņi ir saspēlējušies un tas nav pilnīgi, bet man šeit tiešām ir tā vairāk, es noslēdzos uz to mūsu dziesmu. Man patika, kā viņi noranžējuši viņi bija. Pirmajai dziesmai man kas iekrīt, man patika teksts un tā, to pašu muzikālo pusi mazāk kaut kā tā iespējas. Šobrīd jums ir tagad palicis grūtākais uzdevums īstenībā izlemt, kurai tad no grupām piešķirsiet 50 balsis, kuras dažreiz ir pat izšķirošās. Ja? Tā kā šobrīd jūs izlemjat, ja, padomājat, apspriežaties kopā, un mēs tikmēr atcerēsimies, kas tad šodien piedalījās Troksnī 3.